labs vakars. 5 cilvēki jau ēterā mums klausās. Tas ir jau pirmssvētku noskaņās, Jurģi, vai ne? Mēs tādu nopietnu tēmu izbīdam. Bet, es ceru, ka mēs neko neesam gatavojušies. Tā Jurģis nezina, ko es runāšu, es nezinu, ko Jurģis runās, un tāpēc mums viss tā uz radošo, ja? Tāpēc aicinu klausītājus arī piedalīties, sūtīt čatā jautājumus vai savu skatījumu, savu viedokli paust, tad mūsu saruna būs daudz, daudz interesantāka, vai ne? Jā, viennozīmīgi. Jā. Un saprast aktualitāti no sabiedrības vairāk arī šajā kontekstā. Lūk, un kamēr visi vācās, vēl es domāju, pagaidīsim pārējos. Es te tā vienkārši interesi pēc atvēru zooloģijas grāmatu, pareizāk GPT čatā, ja, zooloģisko tēmu pārcelāju. Un izrādās, ka, kā tev liekas, Jurģi, visefektīvākā alveolārā elpošana mugurkauliniekiem, visiem mugurkauliniekiem, kādai sugai ir? Visefektīvākā. Man prātā lielie dzīvnieki ar 4 kājām, zirgi, savvaļas zirgi. Tev pilnīgi taisnība, viņiem ir diezgan labi attīstīta diafragma, bet tā ir laikam, ka mēs kā cilvēks kronis, mēs domājam, ka visas radības ar mūsu ķermenisko uzbūvi un mūsu diafragmu ir tās visas izveicīgākās un ātrākās un visefektīvākās, bet nekā nebija. Nekā nebija. Izrādās Putniem ir visefektīvākā alveolārā elpošana, un zinām mērā to var saprast, ja iedomājies, tev jālido uz dienvidiem, tev jāvecina spārni, cik tur tās centās dienas un visi šī atmosfēras spiedieni un maiņas, jo viņam ir tāda interesanta, tā saucamā lineārā elpošana, viņiem ir papildus faktiski diafragma, viņiem nav, viņiem ir tādi gaisa maisi, pūšļi, ja. Un faktiski sanāk tā viena porcija, ko viņi ieelpo, viņa iziet cauri ķermenim 2 ielpās, 2 izelpās, tā varētu teikt. Tas cikls nav ielpa, izelpa kā mums, bet viņiem ir 2 ielpas un 2 izelpas, ka tas gaiss pamet viņu plaušas. Ja? Un tas tā ļoti interesanti. Tas tā ļoti interesanti, jo faktiski viņam CO2 vispār neienāk plaušās. Viņam sanāk visu laiku iet cauri svaigs gaiss, un tad, kad spārniņus pacir, tā ir ielpa, nolaižot spārnis, tā ir izelpa. Bet visinteresantākais ir bruņuruputs. Viņam ir tā saucamā viscerālā elpošana. Sanāk tā, kad viņam starpribu muskuļu tas izplašanās moments izpaliek, jo ribas ir pieaugušas pie tās čaulas, pie viņiem. Un sanāk tā, kad plecu joslas, tā varētu teikt, ja bruņuruputs, un plecu joslas un vēdera muskulatūra, lai varētu ieelpot, lai plaušas varētu izplasties, viņa viscerālos orgānus šie vēdera orgāni nolaiž uz leju ieelpas laikā, un pēc tam izelpā aktivizēs citi vēdera muskuļi, viņi atkal iekšas paceļ uz augšu. Un šādā veidā viņi rada pozitīvo un negatīvo spiedienu, un atbilstoši bruņurupucīts var elpot. Ja? Čūskām arī nav diafragmas, viņām pie tam ir tikai labā plauša, kas funkcionē. Tā kā, tā interesanti tā paskatīties, kad ir faktiski mums dzīvītājiem tā diafragmas uzbūve faktiski vairāk vai mazāk sakrīt. Tikai ar to atšķirību, kad mēs esam vertikāli, un suns ir 4-kājains, mazliet citā plaknē stāv tā diafragma. Jā. Lūk, tā. Es domāju, mēs varam sākt mazliet iesildījāmies. Nē, tā interesanti patiesībā ļoti. Tad, Jurģi, man tāds jautājums, kāda tev ir mīļākā diafragmas daļa? Par ko tu gribētu parunāt šovakar? Ar kaut ko jāsāk? Kaut ko jāsāk. Īstenībā mīļākā diafragmas daļa ir piestiprinājuma kājiņas
lumbālajiem jostas daļas skriebeļiem, kas ir īstenībā gana varbūt pat piemirsta tāda funkcionālā zona, kurā ir vēlams strādāt, jo mūsu pacientu un cilvēku sūdzības par jostas daļas diskomfortu, par jostas daļas kompresijām un visiem jau zināmajām protrūzijām, kas mums mugurkaulā laikam ejot veidojās, tad diafragmas kājiņas tomēr ļoti lielu svarīgu lomu nodrošina, bet redz, viņas atrodas dziļumā, kur tādā tiešā veidā mēs ar viņām pieskarties nevaram, bet iedarboties viennozīmīgi varam. Arī praksē un kabinetā novēroju gana lielu efektivitāti pie dažāda spektra sūdzībām un traucējumiem, kad var integrēt darbu ar diafragmas kājiņām. Un tad jau mainās arī viss tas, kas tāds ir vizuāli redzamāks, ribu novietojumi, anatomiskie orientieri. Tā kā tāds, man jau vispār pa dzīvi patīk kaut kur dziļumā virzīties un iet, un tad arī diafragmas kājiņas ir, es gana dažādi un daudzpusīgi mēģinu tam visam pieiet un vienlaikus rast arī tādus efektīvākos darbības virzienus, kas ir vienlīdz viegli padarāms un manām darba rokām, lai man pašam ir labi un precīzi just, kas tad tur notiek ar šīm te struktūrām. Un vienlaikus, lai arī pacientam ir ērti, saprotami, tas kaut kādā mērā arī rezultējās vizītes laikā ar sajūtu izmaiņām, kaut kādiem nomērāmiem rezultātiem. Bet gana bieži es īstenībā lienu iekšā caur vēderu, caur priekšpusi, atrodot kaut kādus ērtākos ceļus, izrietoši no pārējām funkcijām. Man bieži vien ir jāatslābina jau kaut kādas virspusējākas struktūras, lai bez tādiem lieliem diskomfortiem varētu virzīties klāt caur vēderu priekšpusi. Protams, no mugurpuses arī strādājot, var gana veiksmīgi iedarboties un galvenais, kur virzīt to fokusēto darbu un diferencēt, uz ko tad mēs tur iedarbojamies. Nu, redz, Jurģi, jā, man arī mīļākā tēma ir kājiņas. Sakrita. Jo, kājiņas, ja mēs paskatāmies tīri no anatomijas viedokļa, ar kādām struktūrām viņas ir kontaktā, un tas būtu arī interesanti klausītājiem, es domāju, tad kājiņas faktiski veido savu veidu tāds arkas, saistodu arkas, caur kurām iet mums ļoti svarīgas struktūras anatomiskas, uz kurām bez šaubām mēs arī netieši iedarbojamies un panākam labu terapeitisku efektu. Un, ja mēs tā mazlietiņi iedziļinamies anatomijā, tad šīs te kājiņas veido 3 veidu arkas. Tātad viena ir ligamentum arcuatum medianum, kas veido tā saucamo aortas saistaudu arku, ja paša mugurkaula viduslīnijā. Un bez aortas, kas mums tur svarīgi viena tāda lietiņa, tas ir ductus thoracicus lymphaticus. Tātad faktiski tas lumbālais limfods no cisterna hilī, tālāk viss tas saturs iet šajā te krūšu kanālā limfātiskajā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piekrīti, limfas attecei. Tad mums ir tāda ligamentum arcuatum mediāle. Tātad mazāka arka, bet viņa ne mazāk nozīmīga, jo caur to iet muskulis psoas. Jo, kā mēs zinām, pastiepjot faktiski pašu muskulu, mēs varam panākt diezgan labu mobilizējošu efektu uz diafragmas kupolu. Viņa kustība kļūst labāka, laterālāk izplešās, tātad mobilitāte uzlabojas, bet mums vēl tur iet ļoti svarīgi nervi, kurus mēs ārstējam, piemēram, pie dažādām iegurņa alģijām, tā saucamajām inguinālajām un tā saucamajām cirkšņa sāpēm, tātad nervus iliohipogastricus, dažkārt tā ir variabla parādība, ilioinguinālis, dažreiz ir genitofemorālais nervs,
arī ļoti nozīmīgi nervi, un mēs sākam strādāt tieši šeit pie arkām. Nevis uzreiz ar cirksni sākam, ja, tur visas tās lietas. Tad vena lumbālis ascendens, kas ir arī ārkārtīgi svarīgi, jo viņi nodrošina venozo atteci no starpskremeļu diskiem, no epidurālās telpas, ja. Nu, un, protams, simpātiskais stumbrs tur arī ir tūmā, un tas arī var tikt ietekmēts. Un visbeidzot, ligamentum arcuatum lateralis, ar kur iet quadratus lumborum un nervus costals. Tā kā visnotaļ, manuprāt, bagātīgs tas klāsts, vai ne? Bagātīgs klāsts, vienu vietu, un tad jau parasti jau pēc sūdzībām un ķermeņiem jau nolasam, kas tad ir tā struktūra, uz kuru jāmērķē darbs viskonkrētāk, bet, protams, ka vienlaikus iedarbojamies jau ar tevis minētajām visām struktūrām kaut kādā mērā, ņemot vērā lokalizācijas fascijas līmenī, gan mīksties aiztaudi. Jā, šī tāda, varētu teikt, zelta vieta ķermenī, ar kuru, manuprāt, ir vēlams un gana bieži un daudz pievērst tai uzmanību. Un tomēr ļoti centrāla zona mūsu organismā, kas atdala pašu funkcionālo plaušu kustību telpu ar spiediena zonu uz mūsu viscerālajām struktūrām, uz vēderu, uz orgāniem, un lai tā miedarbības starp augšējo daļu, augšējais lielais pols un viscerālā struktūra būtu ar tiem pēc iespējas precīzajiem spiedieniem, tad to izējas vārtu zonu, kur notiek kustība augšup lejup, gan venozi, gan arteriālajā līmenī, tur svarīgi, lai ir kārtība pēc iespējas. Jā, nu tas ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo to negatīvo spiedienu, kas mums ir krūšu kurvī, kam ir ārkārtīgi liela nozīme gan šķidrumu drenāžā, limfas, gan venozās asins drenāžā, kā arī viscerālu orgānu noturēšanā, pie tām pašām ptozēm, arī pie normālas, vai būtu adekvāta optimāla stāja. Nu, te viss iet faktiski vairāk vai mazāk, Varbūt vēl nedaudz atgriežoties pie tām pašām diafragmas kājiņām, tāds varbūt neliels interesants fakts. Mēs vēl vienu lietu tādu diezgan svarīgu neesam minējuši, ka šī te mediālā daļa kājiņām, laterālās šķiedras kājiņām, caur tām iet šie te nervis planknici, simpātiskie nervi, kas tālāk dodās uz šiem te preaortālajiem pinumiem un nodrošina simpātisko inervāciju iekšējiem orgāniem. Un tieši caur šiem te kājiņu šķiedrām, TH5, TH9, piemēram, līmenis, kas nervis planknici major, nodrošina zemdiafragmālo orgānu inervāciju, Tāpat iet nervis planknicus minor, TH10, TH11 līmenis, kas arī sasniedz šos te plexus mesentericus superior, plexus renals, un vēl ir tāds nervis planknicus imus TH12 līmenī, kas iet tālāk uz nieru pinumu un intermesenterikālo gangliju. Respektīvi, šeit ir tāda diezgan interesanta zona, un paldies Dievam, ka šajā vietā ļoti reti, kad ir diska trūcis. Jo faktiski viņi ir ļoti ārkārtīgi sarežģīti būtu ķirurģiskām manipulācijām cilvēkiem. Gan bīstami. Jā, ļoti bīstami, jo ja tur, pieņemsim, jāliek ir kaut kāds implants vai tā pieeja tam starpskremeļu diskam nav īsti, nevar pieiet no aizmuguras, ja viņi izkasīt ārā to pulpozo vielu. Jebkāda šo kājiņu savainošana var beigties ar šo nervu pinumu bojājumu, kā rezultātā tālāk tas var beigties, tu pats saproti, simpātiskās inervācijas traucējumiem iekšējiem orgāniem. Un te arī tas, manuprāt, tāds interesants fakts, un varbūt dažkārt,
redzam pacienta rentgenu, ja, un tur priekšējā saite, kas iet kriemeļiem no priekšpusītes, ligamentum longitudinālis anterior, ja nemaldos, viņa dažkārt mēdz izmainīties, un viņa veido tā saucamos osteoknābīšus, izaugums. Ja, un šie izaugumi, viņi tātad ieurbjās šajās kaiņās un arī nervos. Kā rezultātā arī var parādīties hroniskas simpātiskas inervācijas tādi traucējumi. Tā kā osteofīti, ja viņi tiek uzskatīti, visi šie izaugumi bīstami virzienā uz starpskrēmeļu atverēm un mugurkaula kanālu, tad šajā gadījumā viņi arī tomēr šajā līmenī, ja viņi ir, mēs redzam pacientiem, viņi var radīt arī gremošanas sistēmas problēmas. Jā. Tā kā tas arī fakts. Īstenībā tā arī ir, kā tu saki, tādos rengenos esmu to redzējis, novērojis, varbūt ne tik konceptuāli lielu nozīmi līdz šim tam ielicis, bet tīri loģiskajā plānā domāju par šīm svarīgajām struktūrām. Tas aizsardzības mehānisms, osteofīta veidošanās ar labu sākuma mērķi organismam var rezultāties gan lielās sekās, kur korektu ārstēšanu, kad būtu jāstrādā tieši ar šīm te struktūrām, bieži vien var neuztvert kā primāru, un tad sanāk ārstēšana biežāk saku līmenī, balstoties uz sūdzībām. Jo, manuprāt, kopumā medicīnas laukumā varbūt tam netiek arī pievērsta tik liela uzmanība, kad ir šie osteofīti un izaugumi mugurkaula priekšējā plānā, jā, uz orgānu pusi vērst, jo vienmēr viss fokus ir par muguras smadzeņu apvalku zonu un pašām muguras smadzenēm un neirālajām struktūrām, kas mums iet ārpus laterāli. Un tad, manuprāt, arī skolā agrāk mācoties mums to priekšējo daļu, vienmēr teica, ja tur tā trūcīte spiežās, tas ir droši, tur nav kur kam uzspiest tik ļoti virsū. Bet, jā, tā bija. Tas pats stāsts pilnīgi par anterolistēzēm. Ja, viņas visbiežāk L4, L5 līmenī notiekās, kas mums iet priekšpusē mugurkaulam, tur mums iet abdominālā aorta un vena cava. Ja. Un faktiski šīs struktūras, ja tā anterolistēze tāda lielāka ir, viņi jau nospiež, traucē venozu atteci no iegurņa, no kājām, traucē arteriālo pieteci iegurņa orgāniem, ja, un uz kājām atkal tiek traucē. Tā kā nav tā, ka tikai no vienas puses būs kaut kāda ietekme. Viss, kas iet uz priekšu, ietekmēs priekšā esošos orgānus vai asinsvadus nervus un arī aizmugurē cietīs. Ja. Tātad mēs nonākam pie tā, pie kā mēs nonākam, ka cilvēka ķermenim jābūt pēc iespējas optimizētam un smaguma centram būtu jābūt novietotam, teiksim tā, lai būtu pēc iespējas ideālāks starp tām abām pēdām. Vai ne? Tad mēs varētu pieskarties mazliet varbūt šai tēmai. Jā. Saistībā ar diafragmu. Tad, ja mēs varam nonākt pie mums mīļās tēmas, anatomiski atšķirīgs kājagarums, vai ne? Kas tad... Jā. Gribot, negribot, mēs tā arī tā nonākam, jā. Jo bez šaubām krūšu diafragma ir ietekmējama gan no augšas, gan no apakšas. Tā ir. Ko tu vari pateikt? Ko tu varētu pateikt no savas pieredzes un saviem novērojumiem kāda ietekme ir šīm anatomiskajām atšķirībām uz krūšu diafragmu? Jā, ietekme īstenībā ļoti un gana precīza un varētu teikt vienmēr. Un tur jāskata jautājums, kā katra organisms kompensē šo te disfunkciju, kas ir anatomiski atšķirīgais kāja garums, kā ķermenis adaptējies un vai tā disfunkcija ir adaptēta cauri vairākām locītavām un balansēta vienmērībā, vai tomēr ir kaut kāda struktūra un zona, kas to visu paņem kulminējoši uz sevi vairāk. Lielākoties jau tur mums arī mēdz būt pats krustukauls, iegurņa kaula, zarnu kaula, un tad visam pa vidu
no lejas daļas uz augšu mums ir iegurņa pamatne, iegurņa diafragma, kas rada to pretspiedienu no lejas uz augšu, optimālai orgānu darbībai un spiedienu sadalījumam viscerālajā zonā, ložā. Nu, tad tā arī ir, kad zarnu kaulu torsijas rotācijas un krustu kaulu novietojums varbūt tik strukturāli kā kauli ilgtermiņā radīs tos deģeneratīvās izmaiņas, bet mīkstajos audos adaptācijas jau notiek ļoti, ļoti ātri un paliekoši ar viņām nestrādā. Un tad līdz ar to tā arī ir, jā, kas mums mūsdienās ir, kas ir pierasts, kas ir pieņemta arī kā norma jau kaut kādā mērā sabiedrības kontekstā ir tas pats stājas jautājums, nesavēk tie vēderi, kur jūs saku, kad sabiedrības tādā konceptā tiek, sāk pieņemt kā norma, jo, teiksim tā, procentuāli gribētos teikt, varbūt pēc novērojumiem, un ceru, ka kļūdos, labāk stājas caurmērā cilvēkiem nepaliek. Jā, un līdz ar to, kad ja blakus līdzīgi mēs ar kaut ko tādu staigājam, dzīvojamies, un tad mēs to varbūt arī neieraugam kā tādu problēmu un vērību pievērsošu lietu sevī, lai kaut ko mainītu. Jā, tāda posturālā ķermeņa kontrole, jo caur mīkstajiem audiem, muskultūru un aktivitātēm mēs viennozīmīgi varam ļoti daudz ko uzlabot un koriģēt ķermenī, ja mēs to darām apzināti. Bet kā garāk izcēpt nevaram, ja tas ir, mums gana nozīmīgs smaguma centra faktors, un tas iegurnis tomēr balstās uz tiem gūžas kauliem, jā, augštilba kauli, apakštilba kauli, tur ir tā nelielā disfunkcija garanas izmērā, garumā, tad mēs to varam salabot vai no ar korekti ieliktu pēdiņu, vai ar citas disfunkcijas izveidošanu, kas nav pareizi. Jā, kur ir svarīgi adresēt tomēr to sākuma jautājumu, lai nebūtu, kā saka, ilgais ceļš kāpās, salabojām muguru, pēc tam labojam plecu, jā, salabojām plecu un tad sākam ārstēt kaklu. Kompensācija aizstāja cita kompensācija lielā mērā. Tieši tā, jā. Es domāju tā, nevienam vairs nav par to šaubu, kas vairāk vai mazāk ir pamanījis pacientiem šo anatomiskā šķirvo kāju garumu, kāpēc šīs te korekcijas, kas liekas tik minimāli, 1, 2, maksimums 3 mm, kā mainās, momentāli mainās krūšu diafragmas kustības amplitūda. Ja viņa līdz tam strādājas 25%, 30%, tad viņa ieslēdzās uz visiem 90, 100. Jā, tā kā man iedomājas, tas cilvēks, viņš staigā gadiem staigā ar šādu 25% vienas puses kustību, kā tas ietekmē viscerālās struktūras, kā tas ietekmē iegurņa diafragmas. Iegurņa diafragmas savukārt tālāk viņas vājums vai hipertonus ietekmēs iegurņa orgānus, viņu funkcijas. Ja? Un tāpēc, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, pirms sāk strādāt ar diafragmu, tikt ar šo jautājumu kaut kādā veidā skaidrībā, jo man tagad arī ir bijuši ļoti daudz pacienti ar dažādām mazā iegurņa orgānu problēmām. Un, lai cik tas tā neizklausītos savādi un paradoksāli, ka šo tonusu uzlabo tieši šī kāju garuma korekcija. Iegurņa diafragma sāk funkcionēt labāk, ja, un pacienti pazūd vai mazinās urīna nesaturēšanas problēmas. Var tagad populāri šī premenopauzes tēma, ja, uzlabojas ulnīcu asins apgāde, šie premenopauzes simptomi, kas daudzām sievietēm ir ārkārtīgi grūti, izpaužās dažādās, sākot ar gļotādu sausumu un beidzot ar karstumu viļņiem. Tātad šī simptomātika mazinās, uzlabojoties asinsritē, uzlabojoties inervācija, jo būtībā mūsu organismā
asinsvadi nervi, viņiem ir cauruļveida forma, ja, un tas ir tā kā šļūteni, mēs ejam laistīt aiz mājas stūra aizejam, un tā šļūteni saliecās, un tādā vietā uzreiz mums spiediens mazinās. Ja, un ja tas spiediens, mēs jau varam turpināt laistīt visu dienu tā, bet, vienkāršāk aiziet, izlabot viņu, atkal iztaisnot to. Un tāpēc mēs domājam par to, ja cilvēkam ir šī skolioze funkcionālā dēļ kāju garuma, tad tas vienmēr ietekmēs asinsvadu nervu sistēmu. Tā būs. Tad kāja garums ir tā tēma, kur ir jākoriģē, jāmaina struktūra, lai uzlabotu dažāda rakstura un veida funkcijas, kur var strādāt ar funkciju uzlabošanu, bet redz tas klupšanas akmens kā sākums, kas ir strukturāla lieta, ja viņa paliek nemainīga, tad tas rezultāts nebūs gana efektīvs ilgtermiņā. Un nav jau stāsts tikai par to stāju kā simetrijas simbolu, bet iekšējām kvalitātēm, kā jau tu minēji, jāpasiņo mums vitāli svarīgie ieguļņa pamatnes orgāni, kur tāpat sievietēm dzemde kā orgāns ir hormonālais orgāns, kas gana daudz lomas izpilda kopumā un spēcīgi tomēr ietekmē gan fiziskajā plānā ķermeni un pašajūtu, gan sajūtu līmenī, mentālajā plānā. Tāpēc kādam klausītājam var šķist muļķīgi, 2 mm kāja garuma atšķirība, ka var radīt tik nopietnas sūdzības izmaiņas, un tad reizēm tas tik vienkāršais risinājums arī ir grūti paņemams cilvēkam. Bet no manas pieredzes cilvēki, kas izmēģina un ieliek to pēdiņu, ārā vairs neņem. Nav vēlme, nav gribēšana ņemt ārā, jo ir rezultāts. Tur, kur kaut kāda nepārliecība vai neticība tam, vai teiksim tā, varbūt dzīves laikā vēl nav izmēģināta pietiekami daudz citas terapijas, lai aiziet līdz tam, ka ir vērts pamēģināt kaut ko, kas varbūt ir svešāks šeit. Jo šī nav plaša tēma, kā mēs zinām. Tu viņu veiksmīgi kustini gana daudz, un pamazām jau tas aiziet saprotamāks arī citiem mūsu jomas kolēģiem un funkcionālajiem speciālistiem un kaut kur arī ārstiem. Bet te pašā laikā mēs zinām arī citu cilvēku viedokli, kad balstoties evolūcijā, kad tā vienmēr varētu būt bijis, un vai tad tiešām jau var. Ar vienu kāju arī var sadzīvot, bet ja reiz mums ir iespēja uzlabot un ir tās zināšanas, prasmes un vajadzība, tad vēlams veikt korektu un godīgu pieeju terapijā. Piekrītu, Jurģi, jā. Es varbūt bišķi vēl papildināšu saistībā ar to 2 mm kāju garuma atšķirību, ka svaru nesošā pozīcijā šī garuma atšķirība ir. Ja mēs mēram guļus, tā tur ir reiz 3, reiz 4. Tā kāju garuma atšķirība daudz lielāka ir. Bet, vertikālā stāvoklī, protams, sešu kapsulāris aparāts saspiežās, un mēs skatāmies tikai stāvus, izmeklējam, un tur arī ir ļoti daudz un dažādas tās variācijas, varbūt apakštilps īsāks, varbūt augštilps īsāks, varbūt tā, ka vienā pusē apakštilps īsāks, otrai kājai augštilps, un tur. Un plus vēl, jo vēlāk cilvēks atnāk pie funkcionālā speciālista, jo grūtāk dažkārt ir saprast, jo tās adaptācijas iespējas ir ārkārtīgi plašas, kā cilvēks adaptēs. Faktiski šo tēmu mēs varētu vēl kādu vakaru, Jurģi, izrunāt, kāja garuma tāda interesanta, un es jau saprotu, ka daudziem varbūt viņa ir apnikusi, bet, es tomēr, man arvien vairāk liekas, ka, kā jau tu teici, ka ja mēs nepievērsīsim uzmanību šai struktūrai, un struktūru vairāk vai mazāk tomēr nosaka smaguma centra novietojums mūsu ķermenī, tad arī funkcija, ne tikai viscerālo orgānu, bet arī mūsu mentālā smadzeņu funkcija, absolūti viss, reproduktīvā, jūšanas sensora, viss var ciest no tā viss. Cienītie skatītāji, pārvaram savu latviešu mentalitāti, rakstam jautājumus. Jūs esat ļoti daudz, bet vēl neviens jautājums, vai mums tiešām kaut ko ekstremālāk vai kādu tēmu skart, lai jūs sadzīvotos. Tā kā, ko? Tad
parunāsim varbūt vēl par kādu, kuru daļu mēs varētu parunāt. Krūšu diafragmā viņas ir pietiekoši interesants. Viss ir. Es domāju, ka būtu interesanta mums sarunas tēma, kur mēs visceru struktūru, lomu varam integrēt, vai funkcijas ierobežojums, apasiņotības, vai struktūrāla ribu novietojumā redzam šīs te izmaiņas. Gan veiksmīgi īstenībā ir tas darba virziens, ka sākam ar pašu viscerālo daļu, nieru pozīcija un akna, ja, kas ir ciešākā novietojumā kontaktā ar diafragmas visu labo kupolu, tāpat kuņģis, ja, un strādājot ar orgāniem, gana veiksmīgi uzlabojās arī pati diafragmas darbība, inervācija, ja, jo tur tomēr visa neirālā struktūra kopums saistīts savā starpā. Un pat ja man būtu jāizvēlās, tad biežāk veiksmīgi diafragmu atbrīvot un kārtot sanāk cauri darbu ar orgānu sistēmu. Primāri varbūt tas mehānisms, kā tiek ietekmēts tas orgānu kaut kāds traucējums, viennozīmīgi mums iet roku rokā ar visu elpošanas paternu un mehānismu, bet tad atkal, ja mēs domājam par ceļu uz veselumu, uz veselības atjaunošanu, sūdzību mazināšanu, akcentējot cēloņus, tad iespējams, ka tas pats ceļš jāiet atpakaļ, ja, kur ir kaut kāds tas gala rezultāts, strādājot tur, mainam pa ķēdīti augstāk esošo diafragmu. Jā. Kāda tev varbūt Vadiņ pieredze šajā te aspektā, kā tu savā darbā redzi un izvēlēs varbūt darba virzienu, jo mēs zinām, ka viss saistīts un ļoti tuvā kontaktā atrodas. Jā. Jā, tā, ja skatāmies tīri no anatomijas viedokļa, tad augšā virs diafragmas, kas ietekmē diafragmu, savukārt diafragmas tonus var ietekmēt šos orgānus, tad ir plaušas un sirds, ja perikards faktiski sirds somiņas ar saitēm, fibrozajām, šīm šķiedrām piestiprinās pie centrum tendīniem, apakšām, kā jau tu minēji, ir akna piestiprinās, tad mums ir resnās zarnas fleksūras, kuņģis un, ja nemaldos, liesa, vēl liesa. Un tie faktiski, vēl viens orgāns, niere. Niere, ceļš kreisā niere mums vistiešākajā kontaktā ar diafragmas fasciju, jo viņai ir savas fascijas, jeb kapsulas, ja, kas augšējā polā, viņas piestiprinās pie krūšu diafragmas fascijas. Tā kā, ja labā niere savukārt, viņa stiprinās pie aknas, un tā netieši piestiprināšanās, varētu teikt, ir pie diafragmas. Faktiski šie visi orgāni vistiešākajā veidā, viņi ir ietekmējami, viņi var ietekmēt arī pašu diafragmu. Un te es biju tieši šodien noklausījos tādu vienu ļoti interesantu manuālā terapeita tādu lekciju, kur viņš stāstīja par diafragmu un orgānu noslīdēšanu. Un viņš deva tādu interesantu skaidrojumu tam visam, jo mums, kā mēs zinām, diafragmas kupola strādā asimetriski. Ja? Viņi nav ideāli vienā tonusā, bet ja ir kaut kādu iemeslu dēļ, vai viscerodiafragmāli, vai diafragmāli viscerāli iemesli, vai inervācijas traucējumi diafragmas, ka viens kupols pēkšņi sāk strādāt. Tāpat ir kāja, anatomiski atšķirīga garuma, ja? Hroniski. Tātad viņa nospazmējas, vai viņas mobilitāte ir ierobežota, tad otram kupolam, pēc viņa teorijas, viņam jāstrādā pa diviem. Tas tā arī varētu būt. Un ja viņam jāstrādā pa diviem, sāk ciest tie orgāni, visi, kas stiprinās tādā pusē pie šī kupola, jo, lai izveidinātu plaušas, tam diafragmas kupolam jāsāk kratīties no šiem te visiem orgāniem, kas ir piestiprinājušies pie viņa šo saišu aparātu, ja. Un sanāk tā, kad šīs saites paliek elastīgākas,
iestiepjamākas, orgāni sāk pamazām nu, tā kā attālināties no diafragmas, jo viņa strādā intensīvāk, lielāku amplitūdu, tiek mazliet nefizioloģiski. Un tanī pusē sāk šie orgāni visi noslīdēt, un pretējā pusē savukārt orgāni visi sāk, visais aparāts sāk saīsināties, fibrozēties. Un veidojas tāds interesanta aina, ja, kad tas pats arī attiec uz otru diafragmas kupolu. Tas pats varbūt atkarībā no tā, kāds orgāns noslīd, atbilstoši arī var būt simptomātika, vai kāds orgāns pārāk cieši piekļaujas diafragmai, tad var būt arī cita simptomātika. Respektīvi, nu jā, diafragma mums kalpo ļoti, tas, ka viņa uztur šo negatīvo spiedienu, tas kā putekļu sūcējs notur orgānus normālā pozīcijā. Bet ja mēs runājam par diafragmas korekcijas ar viscerālajām struktūrām, loģiski mēs konstatējam šo vilkmi, fasciālo peritonālo vilkmi, kaut kādā noteiktā virzienā vēdera dobumā, tā var būt lineāra kustība, tā var būt iet dziļumā, teiksim, kāds aizkuņģis vai niera, viņi var radīt plaukstās sajūtu, ka tā kā viņi supinējas vai pronējas. Mēs pastrādājam ar šo orgānu un pēc tam retestējot diafragma atjauno savu to mobilitāti. Ja, un nav obligāti, ka, piemēram, tā pati plēra, ja, kad pēc pneimonijas, ka viņa būs savilkta, viņa tālāk ierobežos caur sinusiem, krūžu diafragmas mobilitāti. Ja, pietiek jau, pat vai hokeju spēlējot, ietriec bortā vai krīt uz muguras, ja, kontakts sporta veidi, kuri regbijs, ja, boks, vienalga, ja, kaut kādi veidojas šīs te plēras, parietālās plēras plaušu kaut kādiem triecienu rezultātā asins izplūdumi, pēc tam fibrozējas, kaut kur slīdamība pazūd, ja. Tas pats attiecas uz vēdera plēvi arī. Bet, bez šaubām efekts ir, kad mēs strādājam caur šīm te viscerālām struktūrām, un es domāju, ka arī, ja mēs caur diafragmu atbrīvojot, mēs atkal ietekmējam šos orgānus, tie arī sāk strādāt. Jā. Svarīgi vienmēr, protams, saprast un diferencēt, kur tas sākums meklējums dotajā dienā, brīdī, kabinetā, kad cilvēks ienāk, lai protams, svarīgi strādāt ja mēs diferencējam orgānus no muskuļa, diafragmas, tad, lai būtu tā veiksmīgā secība, kas izrietoši cilvēkiem mainīga pēc tās viņa ķermeņa pieredzes, sūdzībām, un trāpīt uz to sākumu, kur varam sajust to lielāko vilkmi, lielāko vajadzību, traucējumu, sakārtot šo jautājumu, un tad jau pārējais arī savā mijiedarbībā spēja atrast savu gan pozīciju telpā, gan novietojumu un atjaunot to dabisko kārtību, kāda bijusi pirms. Bet, katrā gadījumā, ja tā pārliecība tur kaut kur ir mainīga vai nošūpojās, tad pastrādāt gan ar diafragmu, gan ar vēdera un viscerāliem orgāniem viens otru papildina. Ja, un visbiežāk, manuprāt, arī ir tā, kad cilvēki pie mums nonāk. Viņi nonāk tad jau lielākoties, kad ir kaut kas hronisks un ilgstošs bijis, kur tāpat ir jāstrādā gan ar seku līmeni nosacīt, gan arī ķermenisko pamatu kaut kādu iemeslu cēloni. Un, vismaz pie manis tā lielākoties nonāk ar hroniskas dabas jau traucējumiem, problēmām, kur ir jāstrādā jau plašāk, kur nevar vienmēr izdarīt to kulminācijas darbu precīzi, tomēr ir vajadzīgs atbalsts vēl pārējās struktūras, iestartēt, atjaunot asins cirkulāciju, inervācijas zonu, tā ķēdīt, tā sākumā ir tas impulss, un tad jau adaptācija notiek. Šodien sakari mums laikam tādi nevisai labi, visi kaut ko dara savos datoros, vakarā. Nekad svarīgs
kad svarīgas tēmas tiek runātas ar lielu nozīmi, tad mēdz nošūpoties Tā ir. sakari, jā. Muļķības runātas, tad nešūpotos. Nu, ko tu parunāsim, tad jau par tiem dažādiem, kā lai pasaka, par inervāciju parunāsim. Domāju, diafragmas. Tā pietiekuši tāda interesanta tēma. Mēs jau labi saprotam, ka jebkurš muskulis, lai viņš optimāli strādātu, lai viņš pietiekuši stiprs, viņam jābūt labi inervētam, vai ne? Tieši tā, kādam jādarbina. Jā, un te mums ir atkal tā pati diagnostika, kā tu pieeji, Jurģi, ja tev ir aizdomas par to pašu diafragmālo nervu, tev ir kaut kāds, varbūt, algoritms savs izstrādāts, kāds tu izēji tieši, ka tieši šis nervus frēnikus ir iesaistīts un varbūt kurā līmenī viņš ir iesaistīts, nospiests. Jā. Nu, kopumā tāds vidējais algoritms ar kaut kādām mainībām ir, kad es sāku ar pašu vēderu, liekot rokas klāt. Un īstenībā pat kājas. Skatos fasciālās vilkmes pie kājām, un tad vienlaikus rodas arī pati aizdoma vai secinājumi par kājgarumu jautājumu, kas ir svarīgs. Un izrietoši caur apakšstilbēm var lasīt laukumu par vēdera viscerālo orgānu novietojumu funkciju līdz nabas līmenim, apmēram tā. Un tad savukārt, kas ir augšstilbi, tad vairāk var lasīt un saprast informāciju jau par virsnabas orgāniem un jau tiešākā veidā un sakarā ar pašu diafragmu. Un tad nonākot līdz vēderam, skatoties un mēģinot diferencēt, ar ko strādāt. Un, ja ir secinājums, ka strādājot šeit caur vēderu un lokālāk ar diafragmu, tomēr netiek gūts tas vēlamais uzlabojums diafragmas funkcionalitātē, ieelpā, izelpā, vai ir tāpat ieelpas disfunkcija vai izelpas, tad var iet cauri segmentāri skriemeļu zonām. Lielākoties, kad ir inervācijas traucējumi, tad cilvēks jau sūdzās kaut kur par sprandas, kakla daļas sūdzībām, kur mums ir arī nāk diafragmas inervācija. Jā, principā tā, lai mūsu auditorija saprot cilvēku valodā, jā, kakls, sprandas augšējā daļa un savilti pleci, jā, kur trapeces muskuļi ciet, kas jau stāsta par to, ka palīga muskultūra iesaistās darbā vairāk, lai nodrošinātu tomēr to spiedienu maiņu. Tad, respektīvi, pēc šīm sūdzībām izrietoši jau var secināt, vai būs aktuāli, prioritāri svarīgi šī inervācijas uzlabošana, vai tomēr būs cits kaut kāds apsvērums vai apstākļus. Un tur arī ir tā mainība izrietoši, redzot tonusu, palpējot, skatoties, izejot cauri kakla skriemeļu mobilitātei, novietojumam, respektējot un sadzirdot cilvēku sūdzības. Tad arī darbiņš ar kaklu parādās, ar kakla diafragmu, ar skriemeļu segmentiem. Bet redziet, tā kā esam gravitācijas ietekmē dzīvojoši, vertikāli staigājoši, tad to secību, kā es vedu darbu, es vairāk tomēr skatos no lejas uz augšu. Un tad tādā ilgtermiņā domāt par inervācijas veicināšanu no kakla daļas sākot, tāpat kāja garums, darbs šeit, un gana bieži arī šie jautājumi, inervācijas jautājumi pēc kāja garuma diagnostikas un korekcijas, viņi stabilizējās. Jā, un arī tie posturālie muskuļu tonusi sāk radīt simetriju. Un pamazām arī organisma adaptācija no korekcijas, viņi to māks no lejas uz augšu, un kaut kādā brīdī un līmenī tas sāks veikt arī posturālu novietojumam. Protams, ieradumi, ja, kā kuram patīk lasīt grāmatu šitā katru vakaru, bet, jā, kaut kā tā, plaša atbilde, bet tas arī parāda priekšā, ka ir tā, tomēr lielā mainība katram pacientam, kas pie mums kabinetā
ienāk, bet tas, kas tomēr kopīgs, ir šis te kāju garums un smaguma centra novietojums. Un, lai kā gribētos ķerties klāt pie tās inervācijas uzlabošanas, tas tomēr secībā būs mazliet aids. Jā. Efektu dos, loģiski. bet būs jāstrādā vēl un vēl. Sakārto lejasdaļu, un tad augšu pats sāks elpot un funkcionēt optimāli. Jā. Dažreiz domāju, vajadzētu mums uz diskusiju uzaicināt ortopēdu, tādu progresīvu ortopēdu, jo ir dažreiz mazliet tā skumīgi, Jurģi, ka jādara ir darbs, kuru tu it kā neesi mācījies, un kas nav tavos tiešos pienākumos, ja, ka tu varētu kaut ko izdarīt vairāk par to laiku, jo nav arī tik vienkārši tā, tik ātri tas izdarāms, tā kāju garumu. Tu vari konstatēt, diagnostēt 5 minūtēs, tā nav problēma. Ja? Diagnostēt vari, paskaties gaitu, uztaisīt 3-4 testus, bet zolītes piemeklēšana ir mazliet piņķerīgāka. Ja? Viņa ir piņķerīgāka, bez tam vēl ir pacientam jāatnāk otrais, viņam jāpastās kāja, ka viņš uztaisīs to zolīti, kā viņš iet. Vai nemainās tur patērns, jāuztur komunikācija, ja tas ir bērns ar vecākiem, vai viņam nepastiprinās kaut kādas savas pieaugšiem cilvēkiem, kas jau gadu desmitiem dzīvojuši tajā savā patērnā, viņiem var būt pāsinājumi, ja, tad tur arī nedrīkst forsēt uzreiz, varbūt 3 mm, jāliek 2 mm, vai 1 pakāpenismu princips. Un patiesībā tā ir visa, to vajadzētu darīt ortopēdam. Mums jādara savs darbs, un tu brīžiem esi tajā visā iekšā, jo tik daudz to pacientu ir, tik daudz, ka un nevar atrast cilvēku, kas gribētu ar to nodarboties. Un paldies Dievam, mēs esam atraduši, pie kā var aizsūtīt un kurš var uztaisīt, tu neiejaucoties tajā visā procesā. Ja, varbūt tev ir jau kāds atrasts ortopēds, kas pats skatās savādāk. Ja. Jā, ir viens ortopēds, pie kuras mēdzu aizsūtīt pie situācijas, kur, teiksim tā, man nav ko ieteikt ar precīzu kaut kādu to milimetru novietojumu pēdiņu, ko var iegādāties. Un tur tā sadarbība tādā veidā arī gana lielākoties veiksmīga. Bet tai pašā laikā, redz, te parādās tā problēma par to viennozīmīgumu, kad ir speciālisti, kas neuzskata, ka tur 2 mm jākoriģē, 2 vai 3. 2 jau īstenībā. Tāpēc jāatrod speciālists. Un tad tomēr, kad funkcionālais speciālists, fizioterapeits, kas ir klasificēts nosacīti hierarhijā zemāk, bet ne ar ko sliktāk, tad padoms un redzējums šad atdurās ar to, ka cilvēkam stāsta, ka tā tomēr ir kaut kāda asimetrija un jāstiep muskulis, jāvingro. Ok, daram, bet tad vienkārši tā kompensācija kā lai aiziet citur. Svarīgi, lai cilvēks izmēģina īstenībā, un tad tam izmēģināšanas aspektam arī es esmu tur pastaigājis apkārt pa sabiedrībā pieejamiem veikaliem, kur ir pēdiņas, kas ir vienkārši domāts mainīšanai. Un tomēr to pēdiņu pēc milimetrāžas un svara nesošās pozīcijas var diferencēt, cik tos milimetrus viņi var nokompensēt. Un tādēļ izmēģināšanai viennozīmīgi der, lai saprastu cilvēks savā pašajūtā, savā sūdzībā, vai tas viņam ir palīdzoši vai nav. Un te arī ir tas, ka cilvēki visi, kas izmēģina, ārā vairs neņem. Ja, jo viņi saprot, viņi pieredz, ka tur tie mazie milimetri dod to rezultātu sūdzībām. Ja. Labi, atgriežamies pie diafragmas. Mēs atkal aizgājām pa kāju garumu, bet, diemžēl, tas tā diezgan neatraujami. Viss ir saistīts. Apskatīsim varbūt tādu nekontraktīlo daļu diafragmas, kas arī nav nemazāk interesanta, kā visas kontraktīlās struktūras. Tas ir cīpslainais centrs, centrum tendīneum. Un es tādus arī interesantus faktus tur paskatījos par, respektīvi,
Mēs zinām, ka centrum tendīnium veido tādu vienu svarīgu atveri dobajai vēnai, vēna kava. Un vēna faktiski ir ar šo te atveres malām saugusi tādu saistaudu plēvīti. Viņa ir fiksēta, viņa nav tā, ka viņa tur ļurkājās, ja, tā brīvi. Viņa ir fiksēta, viņa tie saistaudi tādi, elastīgi. Un vēl ir tāds veidojums ap šo venu kava, tā saucamās lokveida augšējā un apakšējā tādas fibrozās saites, viņas sauc dažreiz par saitēm vai veidojumiem, un viņas apņem šo vena kava no vienas un otras pusītes. Un sanāk tā, ka ielpas laikā, kad šī sternālā un kostālā daļa izplešās, tad šīs te pusloka saitītes vai veidojumi atslāpst, ja, un diafragmā, respektīvi, nolaižās, un vena kava, tā kompresija, viņa tā kā samazinās uz viņu, viņa paliek tā kā neierobežotāka. Un šajā brīdī no vēdera dūguma viss tā venoza asins iet uz krūšu kuru caur vena kava, viņa var brīvi aiziet, un izelpas laikā centrum tendīnam un šitā atverīte, ja, un tās pusloka saitītes tā kā pieguļ tur ciešāk vena kava un izspiež vēl no viņas mazliet uz augšu galvas virzienā, respektīvi tās venozas asins. Jā, es vienkārši tā domāju, stāstīju, diafragma ir kā venozais pumpis, kā tas viss strādā, ja, tas tā ļoti interesanti. Mūsu ķermenī viss tā izveidots, ka pašā diafragmā ir šāda veida tā kā iežmauga, ja, kas ik pa brīdim atslāpst, un tad viņa saspringst pie kādras ielpas, izelpas, un arī palīdz dzīt tās venozās asinis uz augšu kraniāli. Tas tāds ļoti interesants moments. Un vēl, caur šo atveri iet diezgan svarīga neirālā struktūra, tā viņas saucās, nervus phrenico abdominalis, dextra. Faktiski krūšu un diafragmālā nerva tāds, nervs, ja? Jā. Un mēs zinām, ka diafragma satur gan motorās šķiedras, gan sensorās, un tieši šīs šķiedras ir jušanas šķiedras sensorās, kas dodās tālāk uz vēderplēvi, virs aknām, innervē, labo virsnieri, nieres kapsulu, bet, arī uz pašu aknas kapsulu, ja? Un šeit veidojas diezgan bieži tas interesantais klīniskais gadījums, kad cilvēkam ir, pieņemsim tā, taukainā hepatoze, vai tur, nedodies, tur viņš pārslimojas kaut kādu hepatīti, izmainīja aknu struktūru, un rezultātā šī kapsula tiek iestiepta, šī subdiafragmālā telpa, viņa tiek, kairināta dēļ šī iestiepuma, un tālāk pa šīm te aferentajām šķiedrām šis impulss iet uz C3, C4, C5 segmentu, tur, kur mums nervus phrenikus. Ja? Un faktiski interesanti, ka šī zona sakrīt ar pleca zonu. Tātad muskuļu inervācija, pleca locītava viņai arī šīs kakla segmentu inervācijas aferentās šķiedras dodās. Un organismam ir tāda īpatnība, ka viņš slikti lokalizē šīs viscerālās sāpes. Viņš vairāk, tā kā projicē uz pazīstamu somatisku zonu, tieši šie kakla segmenti. Ja. Un finālā ir tā, ka cilvēkam ir problēma aknās, bet sāp plecs. Tas strādā ar aknu, plecs pāriet. Ja. Tā ir tāds interesants moments no nervus phrenikus puses, ja, kad tieši šīs sensorās šķiedras, viņas var radīt tā saucamo pseido pleca sāpes. Ne? Tas tā klīniski ar mums diezgan bieži ir, ka šī saikne ir diezgan jūtama ar labo plecu. Un īstenībā man pat pagājušo nedēļu bija pacients, kur tas, ko tikko stāstīju, tagad iedeva tādu dziļāko anatomisku precīzo skaidrojumu. Un tieši tāda arī bija galvenā sūdzība cilvēkam par plecu. Un tāpat testējot ķermeni, ka vairumam no pacientu mēs pie tās aknas zonas tur arī nonācām. Un
tajā reizē arī strādājam ar pašu aknas mobilitātes uzlabošanu, testēšanu. Sākumā testējam, lai saprastu, vai akna dod impulsu uz pleca kaut kādiem rādītājiem vai nedod. Kad diezgan ātri sapratām, ka principā pieliekot roku klāt, jau plecam ir mazāka simptomātika, tad arī bija skaidrs, ka šeit ir darba laukums, ar ko strādāt. Jā, jā, jā. Jā, diezgan veiksmīgi uzlabojās gan sāpju sūdzību jautājums, gan amplitūda. Jā, un amplitūda tieši ierobežojumā lielākoties ir caur fleksiju saliekšanu, jā, kur arī iestiepjās, un arī fleksijā principā mums mazliet vairāk izveidojās kompresija uz to pašu nervaudu zonu, kas nāk mums te kakls un pleca pinums, jā, iestiepums. Viņa reiz jau tur ir kaut kāda informatīvā plūsma, jā, ar izmaiņām. Retāk gan ir kreisajā pusē šāda veida korelācija, bet arī mēdz būt. Tāpat jāskata ir kuņģa apvidus un pārēja tālāk uz 12 pirkstu zarnu. Jā, Arī viņa saprotama. Viņa saprotama arī ļoti labi tā kreisā puse, jo tur barības vads perforē diafragmu, loģiski tā saikne caur plēru un plēras kupolsaitēm un plexus brachialis plecpinumu, tur nepārprotama saikne. Manuprāt, redz šajā te sūdzību aspektā par diafragmas asinsvadu inervāciju un pašu asinsriti un diafragmu kopumā. Liela ir šī te posturālā ietekme, protams, ar visiem mūsu ikdienas ieradumiem un sēdošiem darbiem, darba pozīcijām un savu katra paša pašsajūtu un redzējumu. Līdz ar to mēs to ietekmi uz mums svarīgajām struktūrām aiz nezināt, nesaprast jau radām vairāk vai mazāk visu laiku un, godīgi sakot, jābrīnās, kā mēs tik izturīgi dzīvot varam. Jā, un tas arī tā vienlaikus ir laba lieta, kas paver vaļā to potenciālu visu kaut ko kārtot un sakārtot, ja ir vēlme un gribēšana. Bet parasti gan vēlme un gribēšana parādās pie kritiskajām vajadzībām. Un tur, kur, teiksim, jā, vēl nav tik traki, tikmēr jau var vilkt. Tas tāds mūsu sabiedrības kopumā, kur vienmēr jau gribās aicināt, jā, kad uz profilaksi. Tad tu sāc domāt, ko ar viņu darīt. Jo parasti ir sūdzības, jā, un tad jau izrietoši veidojās kaut kāda savs priekšstats, ko darīt. Bet, ja cilvēks ienāk un viņam sūdzību nav, tad ļoti iespējams, ka kaut ko uzlabojot, ar vēlmi uzlabot profilaktiski, šad tad var izveidot kādu citādāku impulsu ķermenim, kas ir mazliet svešāks nervu sistēmai, centrālajai nervu sistēmai, un var uztvert kā nekorektu informāciju sākotnēji, jā, kur jāadaptējās uz labu. Bet diafragma, tagad redz izrietoši no mūsu sarunas, varētu teikt, jā, kā tāda gana centrāla, nozīmīga un svarīga vārtu zona ķermenī, kas savieno mums svarīgās struktūras augšup lejup, jā, un viennozīmīga zona, caur kuru ir vērts vienmēr strādāt, pievērst uzmanību un caur darbam un darba pieredzē arī diferencēt šīs te biežākās likumsakarības, lai pēc iespējas efektīvāk arī varētu organismam palīdzēt sasniegt to tā brīža homeostāzi, jā, balansu, tam, lai notiek arī tālāk adaptācija un, varētu teikt, tāda pašatjaunošanās, jā, iedot impulsu, mazliet, kā saka, grūdienu īstajā mirklī, vietā, dziļumā un intensitātē, un tad jau organisms ļoti uzņēmīgs arī pret to labo darbu. Tad arī dažādi veidi šīs te neizskaidrojamās sūdzības bieži vien, kas ir lokalizētas krietni ne tur, kur sākums meklējams, viņas kārtojās. Bet svarīgi pacientam arī izprast, kas tiek darīts. Labi, mēs varam tagad, mēs profesionālāk mazliet parunājām par to, bet tīri ikdienišķi jau jārunā tādās saprotamā manierē.
Jā, mēs tagad varētu mazliet ikdienišķāk tiešām parunāt. Man tāda Kas notrulina ideja, īstenībā anatomiskos Jā, man tieši ideja radās, nosaukums. Jurģien, kurā varbūt tev ir kaut kāda jau pieredze izstrādājusies saistībā ar to ar tām posturālajām pozām, ko tu neieteiktu cilvēkiem, kam, ir cilvēki, kuriem, labi, tur izlaboja tur to kāju garumu, pastrādājumu, viscerālis, atbrīvojumu to nervu, bet tāpat viņam tā vai iedzimta konstitūcija vai kaut kādas bijušas saslimšanas un tā diafragmas mobilitāte ir ierobežota. Ko tu neieteikt kādas pozas vai kādas darbības, kas var ierobežot krūšu diafragmas mobilitāti? Jā, īstenībā šis iespējams ies diezgan pret tādā sabiedrībā pieņemtām lietām. Daudz cilvēki tas mums vajadzīgs. Jā. Tieši tas, kas mums vajadzīgs. Dzīvo ar uzrautiem pleciem un sevi ik pa laikam pieķer, ka plecus jālaiž lejā. Īstenībā laist plecus lejā, es teiktu, ir gana problemātiski, kad mums tomēr tāda precīzāka anatomiskā pozīcija ir, kad mums, tā vizuāli vērtējot, varētu teikt, plecs labāk, lai viņš atrodas protrakcijā un elevācijā uz augšu, jo viņš tomēr rada precīzāku pozīciju gan muskulāri pašam plecam, brīvāku zonu nervu pinumam, kas nav vienkārši sākumā, bet ja to pamazām sāk pietrenēt, tad tas aiziet diezgan veiksmīgi un nodrošina precīzāku plecu pozīciju. Tā kā tāda svarīgā lieta nebaidīties no tā, ka organisms kaut kādu impulsu vadīts, liek tiem pleciem uzrauties. Jo no zila gaisa jau tas nav, un nevienmēr tas ir kaut kāds stress un ieurpšanās ar galvu tuvāk ķermenim, bet bieži vien tā ir iekšējā dziļa vajadzība, kā caur šiem te plecu zonu arī tiek atbrīvots nervu pinums šeit. Strukturāli mums radīts iestiepums uz augšu, kas visdrīzāk kaut ko šajā zonā, kur mēs atkal atgriežamies pie diafragmas, kaut ko atbrīvo. Tad svarīgi cilvēkiem pašiem sev nepārmest par to, ka man atkal pleci uzraušies. Viņi gribēs uzrauties, jo tur tas trapeces muskulis jau ir vienkārši pārguris, strādājot iestiepuma pozīcijā, un tāpēc visiem ir trigger punkti, un liekas, trigger punktus jāmes ārā, bet īstenībā tas ir muskulis, kas ir, viņš ir pārstrādājis savu veidu, kur ir tāda liela atšķirība. Cilvēki kopumā pa dzīvi ejot cauri, šķiet, ka viņi liecās šeit, uz priekšu, un ka viņiem būtu jāvarās vaļā. Un tad ir tie atvilktie pleci atpakaļ, bet tas, kas netiek piefiksēts, ir apakšējo ribu novietojums attiecībā pret iegurņa kauliem. Notiek, principā, es smiedos savu nosaukumu pretvēja stāja. Ja? It kā stāvēt pret baigo vēju. Liekas cilvēkam, ka viņš ir ļoti iztaisnojot, īstenībā viņš ir stājis kritienā uz aizmuguri. Un līdz ar to tad atkal tais plecos ir tā adaptācija uz priekšu, kur jākoriģē īstenībā ir šis pats spiediens sadalījums starp augšējo diafragmu, vidējo diafragmu, elpošanas diafragmu un iegurņa pamatnes diafragmu. Mīkstjaudi pa vidu, strukturālās zonas. Ja mums tas centrs un kodols ir līdzsvarā sakārtots gan muskulāri, gan pēc iespējas, viscerāli un dziļās struktūras, pa kurām mēs jau runājam, tad arī nebūs jārisina te nekādi jautājumi. Kamēr cilvēkam ir fokus uz savu savilkto kaklu un trapeci un masēriem viņu tur jāvalk ar ārā, tad tas arī gan ilgtermiņa darbs, uz kādu laiku labi, atkal jādara. Jo netiek adresēts tas mūsu ķermeņa centrs un smaguma centra novietojums. Tālūk, tā kā diezgan daudz tādas duālas informācijas, kur pieejams arī cilvēkiem, ir savilkta spranda, tad masējam, mīcam ar bumbiņu kaut ko, kā palīga instruments dara, bet problēma tas neadresē. Tā kā jāatgriežās vien atkal ir pie diafragmas šeit, pie iegurņa kaulu novietojuma, līdz ar to gravitācijas centra novietojuma, un tad nebūs jārisina seku līmeņu apsvērumi augšā. Ja vien nav tiešā veida kaut kādas traumas un problēmas. To pilnīgi piekrītu, Jurģi, jo
Es domāju, tā saistībā ar to visu plecu joslas sasprindzinājumu, šeit mēs šim aspektam vēl nebijām pieskārušies. Viņš diezgan plašs ir, es domāju, nesāksim tagad uz beigām par viņu runāt, daudz es tā tikai Jā, īsumā, vai tās ir psihoemocionālās visas tās lietas, jā. Jo, nu, mēs dzīvojam tādā, zināmā, fona stresa visu laiku, jā, mēs nezinām, kas te rītdien būs un kā būs. jā. Loģiski, kad diafragma nospazmē un tad ieslēdzās kaut kā taču plaušas jāizpleš, jāventilē, un tāds elpošanas palīgmuskultūra ir tā, kas tā hroniski to elevāciju visu dabū un gatavo, ja, bet man patīk tā doma tava par to plecu vieglu protrakciju, ka tā ir fizioloģija un tā ir norma, un tiešām, ja tā mēs padomājam, ka glena humerālā locītava, kā šī humerus galviņā kāda pozīcija attiecībā pret šo lāpstiņas iedobi, tad viņi ir tādā, viņa nav neaturotas Viņa tīri dabiski sagitālā paredz plaknē, īstenībā. ja viņi ir zem kaut kādiem 15-20 grādi, viņi ir tādā iekšējā rotācijā, citā plaknē mazliet. Un arī par to plecu iztaisnošanu vilkumu uz aizmuguri, ka tur vēl bērniem tur nedodies kaut kādas gumijas, tur tādas trenažierus, tas saka, liek vēl tagad nopērkam AliExpressā, un tas jau arī faktiski šo kosto klavikulāro atslēgas kaulu un pirmās ribas to spraugu faktiski samazina vai iestiep šo plecu pinumu un var parādīties pēc tam kaut kāds nopietnas, var sākt tirpt pirkstī, jā, roka var tirpt, plecu pinums tik nospiests, jā, tas ir tā, ka nav viss tik pareizi, ka mums jābūt kā mākslas vingrotājiem tā stāja, ja, kad meitenes pirms sāk savu izgājienu, viņas nostājas šajā perfektajā, ja, militārajā pozīcijā. Bet, atkal sanāk atgriezties pie tām kāju garuma, ja, un, ja mēs runājam par to pašu Kendālu, ja, kā mums tika mācīts, tur ir visi tie stājas tipāži pie anatomiski atšķirīgi kāju garuma, lai cilvēks, kas cilvēkam notiek, viņam jau notiek šis apstādinātais kritiens. Apstādinātais kritiens notiek uz tā rēķina, ka mūsu ķermenī ir rotācija. Tātad vispirms notiek laterofleksija, ķermeņa augšdaļa noliecās uz garākās kājas pusi, un tad mums biomehānikas likums sāks jostas pārējā šie rotācijas komponenti, rotācija uz pretējo pusi. Un šī rotācija, viņa rada šo apstādināto kritienu uz priekšu. Kā rezultātā mums veido šīs stājas tipāžs, kad cilvēks krīt uz priekšu. Un to, ko tu jau minēji, ja, kad ir cilvēki, kas kompensatori mēģina kaut kādā veidā atgāzt ķermeņa augšdaļu, ja, atpakaļ atgāzt tās muguras tā saucamā. Tas ir tas patents, kas cilvēkam gribot negribot, lai viņš nekrist uz priekšu, lai noņemtu to sasprindzinājumu muskuļu erektoru spina, ja, ekstenzoros, viņš sāk ar ķermeņa augšdaļu krist atpakaļ. Un, iemesls tam viss ir ļoti tāds vienkārši, ja, tas ir tā kāju garuma atšķirība atkal, ja, grozies kā gribi, atkal mēs līdz tam esam aizgājuši, ja. Tā kā, tā ir tā lietiņa. Klau, Juģi, mums te palikusi vēl, mēs tā baigi fiksi izgājām cauri un diezgan veiksmīgi. Mums ir palikusi tāda diafragmas daļa, ko es negribētu palaist garām, pati mazākā tāda daļa. Sternālā daļa, krūšu daļa, tur viņa arī ļoti variabla pēc anatoma apraksta. Viņa var būt muskuļu šķiedras, varbūt viņas ir vairāk fibrozes, vairāk tā kā no centrum tendīnum, bet viņa ir, un viņa piestiprinās pie krūšu kaula apakšējās trešdaļas vai pie šķērpēda izauguma, progressus sifoīdeus. Pašam sanāk strādāt ar šo mazo daļu bieži praksē tā? Praksē, jāsaka godīgi, mazāk sanāk strādāt ar tieši mērķējot varbūt uz šīm te struktūrām. Bet ar pašu krūšu kaulu jau sanāk gana daudz strādāt un ar plaušu apvidu un perikardu. Līdz ar to jau ar tām struktūrām strādājot arī notiek ietekme arī netiešākā veidā uz šīm tevis minētajām struktūrām. Varētu teikt, ka caur aktīvo pieeju lielā mērā es uz to iedarbojos ar pacientiem, kuru mēs strādājam ar vingrošanu. Jā, ir mana
kabineta darbs, kur ir manuālā terapija, viscerālā terapija, darbs ar ķermeni, un tad arī ir aktīvās pieejas biomehānika, vingrošana, kur gana daudz akcentējam gan to centra savākšanu kopā un krūšu kaula mehāniku, ribu mehāniku. Tas, ko mēģina pamazām ikvienam savam vingrotājam mācīt, ir spēt principā divas funkcijas, kustību funkcijas izpildīt vienlaicīgi, kas ir celt krūšu kaulu uz augšu un vienlaikus apakšējās ribas vilkt uz leju, ja, kas īstenībā veido to savākto pamatzonu, kas ir starp vēders mugurkauls, neitrāla jostas daļa, un vienlaikus to apaļo kifozi vilkt tuvāk normas rādītājiem, kas ir caur krūšu kaulu darbu. Un te gana bieži nemobilās ribas un krūšu kaulu savienojumi, viņi paliek arvien kustīgāki, un arī struktūrāli ribu novietojums sāk simetriskāks palikt. Ja, jo vienmēr var atrast kādu ribu, kas kaut kur ir tā, kas paņēmusi uz sevi kaut kādu to sasprindzinājumu kopumu, un vai nu viņa būs disfunkcijā uz ārpusi izvirzīta vairāk, vai savukārt tuvāk kaut kur. Nu, parasti tā ir, vismaz manā praksē, ka ir vairāk ieraugāma kaut kāda viena ribas struktūra, kas ir paņēmusi to artavu uz sevi. Nu, tad to mehānismu mācot, caur aktīvo pieeju, es domāju, ka tur gana veiksmīgi iedarbojamies uz šīm te struktūrām, kas būs savienojuma vieta pie ksipoīdos vai sternālās daļas. Bez šaubām, jā, ārējās Un tad jau muskuļi, kas stiprinās pie. tā, jā, tas jau arī, protams, ar laiku strādājot arī redzās, un katrā gadījumā tā zona paliek mobilāka, tas krūšu kauls paliek kustīgāks, un nu, to atkal, kad nonākam kabinetā uz tādu retestēšanu, korekcijām, pārbaudēm, to vienmēr var ļoti novērot, ka caur aktīvo pieeju šī zona diezgan veiksmīgi koriģējās. Tādā veidā es laikam vairāk darbojos ar šo te zonu ķermenī, kārtojot precīzāku, apzinātāku savu darbu ar sevi, tad jau daudz kas mums mainās līdzi. Jā, principā tādā dabiskā veidā. Un tad jāievēro un jāpieķer, kur ir tā roka jāpieliek, kur ir vajadzīgs tas kaut kāds atbalsts vai integrācija no cita skatu punkta. Jā. Garā atbilde. Nu jā, faktiski, tu zini, es agrāk tā ir diezgan kaut kā nepievērs uzmanību šai zonai, bet tagad pēdējos mēnešus es tā diezgan daudz sanāk strādāt ar viņu, un es viņu, kā saka, maz cīnīts gāžu lielu vezumu. Un, ja paskatās tīri gan anatomiskās struktūras, kas tur stiprinās no iekšpuses, tas tā ir diafragma, muskulis transversus abdominis, ja, tāda dziļā vēdra muskulatūra, no ārpuses tas ir rectus abdominis, un vēl ir tādas interesantas struktūras, kas iet laterāli šim muskulim, tā tur ir gan vena epigastrika, gan artērija iet, un ļoti interesanti, ka tur iet arī rami anterioris nervis phrenicus. Tā kā tā ir tāda ļoti augsti reflektora nozīmīga zona, jo kaut vai to pašu asinsvadu spazmu gadījumā var veidoties musculus rectus abdominis triggera punkti, ja, tādas sāpju zonas, kuras var tieši uzlabot, izmainīt, strādājot ar šīm asinsvadiem, kas iet laterāli no šīm tiem diviem kūlīšiem, ja, respektīvi laterāli no procesa sifoideus. Un ņemot vērā vēl to, ka tur tūmā tur dziļumā ir vēl saules pinums, ja, pleks ganglion ciliacus, tā tāda diezgan spēcīga, ja, tāda nozīmīga zona, kura ļoti bieži testējot tieši sternālo daļu cilvēkiem, diafragmas sternālo daļu, viņa parāda to, ka tur ir diezgan liels sasprinzinājums. Iespējams, ka es pieļauju, ka tā ir saikne kaut kāda ar emocionālo komponenti arī. Jā. Ka ļoti bieži notiek šie emocionālie relīzi, ja tu strādā ilgstoši, tur ir roku šīs epigastrālās zonas, tad ir arī tāds emocionāli atslābināšanās cilvēkiem ar raudāšanu, jā, tāds psiholoģiski.
atbrīvošanās. Nu, Klau, tad mēs tā pamazām tuvojamies nobeigumam, jau diezgan vēls ir. Jautājumu tā mēs arī nevienu nesagaidījām. Žēl. Varbūt nākošais, tad tādu ceļamaizi, Jurģi, varbūt, ko tu ieteiktu cilvēkiem mājās, lai varētu uzlabot krūšu diafragmas mobilitāti, lai cilvēki varētu elpot pilnu krūti 2026. gadā. Jā, īstenībā es varētu iedot tādu praktisku mājas darbu, kas ir tik vienkārši, ka varbūt negribēsiet ticēt, ka viņš ir tik efektīvs. Bet aiziet. Kopumā vienkārši radīt kontaktu pieskārienu šeit uz ribu lokiem. Jā, varam arī te ar tuvāk tam pašam krūšu kaulam, kur mēs tikko runājam par saišu mehānismu, radīt vienkārši kontaktu pieskārienu. Un tad pamēģināt acīm ciet, veikt ieelpu pret tām ribām un pamēģināt kaut kā subjektīvi saprast, kura puse tad šķita kustīgāka un kura mazāk kustīga. Un piefiksējot jau to sajūtu, kas ir subjektīva, bet ja ļoti cenšas, tad jau parasti sajūta arī korekti. Atstāt šo roku pieskārienu, ja mēs diferencējām, kad visdrīzāk biežāk labā pusē elpos mums iespējami mazākā amplitūdā. Tad atstājot šeit kontaktu, mēs varam turpināt paelpot, radot kontaktu pieskārienu, sensorā zona. Organisms, nervu sistēma zinās, ka šeit ir jārada lielāks impulss muskulim, diafragmai. Un arī inervācija. Mēs tādā veidā caur to vieglo pieskārienu varam gan arī uzlabot tādu līdzsvarošanos starp pusēm. Sajust, kura puse tad tur kustās, kura nekustās, un tad paelpot, atkal uzlikt rokas un pamēģināt vēlreiz šo notestēt. Jā, tā kā kontakts un apzināts darbs ar elpu kustināt gan vēdera viscerālo struktūru sadaļu, ja tur kādi sasprindzinājumi nelieli vai lielāki izveidojušies, tad tā apzinātā elpa par ļaunu viennozīmīgi nenāks, tikai uzlabos. Mēs caur funkciju varam iedot kaut kādu atslābinājumu. Un noteikti ieteikums nevienmēr meklēt to problēmu tur, kur kaut kāda sūdzība un sāpe ir, bet atcerēties par mums svarīgo centru, vēderu, diafragmu un iegurni. Un, lai precizitāte, meklējot risinājumus sūdzībām, atcerēties, kas notiek centrā, pievērst uzmanību šeit. Tāds praktisks uzdevums, ko var izmēģināt, viennozīmīgi labi strādājošu pacientiem dod. Tāpat arī, ja ir vajadzība uz vēdera viscerālām struktūrām radīt kontaktu un spiedienu un elpot, bet mūsu šodienas tēma diafragma, tad lokalizējam rokas tuvāk diafragmas apvidu. Jā, paldies, Jurģi, paldies. Tāds praktiskais. Jā. Ko tad mēs nopaļojamies pamazītēm. Forši, kad piedalījies sarunā. Tiešām prieks bija tevi redzēt un dzirdēt. Es ceru, ka klātesošajiem arī bija interesanti kaut ko iegūt priekš sevis. Novēlēsim droši vien priecīgus svētkus, gaišus, mierpilnus un sniegot. Varbūt mēs arī sniegu sagaidīsim kaut ko gaišāku. Bet jau pamazām dienas paliks arvien garāks un varēs arī vairāk daudz ko uzspēt. Tā kā visiem paldies. Jā, paldies, ka uzaicināji, Vadim. Jā, paldies tev par dalību. Tad tiekamies vēl. Visiem tiekamies. Ar labvakaru, visiem. Jā, uz redzīt. Ātā.